Kraukšķīgi mazsālīti gurķīši. Tev būs nepieciešami svaigi gurķi, ķiploks, dilles, mārutku lapa, upeņu lapas un sāls. Sākumā mēs sagatavojam visas marinēšanai nepieciešamās sastāvdaļas. Sākam ar dillēm. Tās sakapājam, bet ne pārāk smalki. Pēc tam palielākos gabalos saplēšam mārutku lapu. Tad sakapājam klāt arī pāris upeņu lapas. Un izvēlamies aptuveni 2 vidēja lieluma ķiploku daiviņas. Tā sagriežam aptuveni 3 līdz 4 vienāda lieluma gabaliņos. Nekas traks nebūs arī tad, ja paliks klāt kāds mizas gabaliņš. Visbeidzot ķeramies pie gurķiem un nogriežam katram gurķim abus galus. Gurķīšiem mēs galus apgriežam tāpēc, lai tajos labāk iesūktos sālsūdens. Kad esam sagatavojuši visas marinēšanai nepieciešamās sastāvdaļas, ķeramies klāt pie sālsūdens. Uz puslitru ūdens mums būs nepieciešama 1 ēdamkaroča sāls. Pēc tam to cītīgi samaisam un atstājam to aptuveni uz 5 minūtēm ievilkties. Tagad varam ķerties klāt pie trauku piepildīšanas. Garšās izkārtojam maksimāli pa visu trauku un tā, lai tās nebūtu visas vienā čupā. Pēc tam garniski varam kārtot gurķīšus. Kārtojam gurķīšus tā, lai tie būtu cieši viens pie otra un no visām pusēm tos ieskautu garšvielas. Kad esam beiguši piepildīt trauku ar garšvielām gurķīšiem, varam pievienot sālsūdeni, ar to piepildot trauku. Pašās beigās svarīgi ir trauku noslēgt. Ja arī turpmāk vēlēs redzēt, kas lādzītam vēderā, seko mums šeit YouTube, Facebookā vai Twitterī.